Mīļās, šonedēļ kopā ceļosim cauri enerģiju viļņiem, ko nes šis diezgan sarežģītais laika posms. Lai arī kādi izaicinājumi, jautājumi vai šķēršļi stātos mūsu ceļā, eņģeļi kā vienmēr ir šeit, lai sniegtu mums atbalstu un gaismu. Tu jau zini, eņģeļu vēstījumi ir maiga, bet spēcīga palīdzība, kas var mūs vest uz harmoniju, mīlestību un izaugsmi. Izvēloties kārti katram jautājumam, es centīšos jums nodot to vēsti, lai jūs sajustu, kā eņģeļi jūs vada, un lai jūs zinat, ka viņi zina, kas jums visvairāk šajā laikā ir nepieciešams. Kā celt vibrācijas šajā nedēļā? Hahasijāks ir eņģelis, kas nes gudrību, dziedināšanu un harmoniju. Šodien viņš jūs visus aicina pacelt savas enerģijas vibrācijas, pievēršoties iekšējai harmonijai un pateicības enerģijai. Pasakieties par to, kas jums jau ir. Viņa vadībā jūs varat savienoties ar savas dvēseles patieso un dziļāko būtību un iemācīties, kā dzīvot viegli un ar mīlestību. Lai harmonizētu un paceltu savas vibrācijas, eņģelis aicina uz vienu diezgan īpašu praksi, kas ietver pateicības tehniku, pozitīvās enerģijas piesaisti un garīgu līdzsvaru. Katru rītu un vakaru skaitiet šādu mantru. Varbūt kāds teiks afirmāciju, bet lai paliek mantra. Un tā skan sekojoši. Es pateicos par gaismu un mīlestību, kas caurstrāvo manu dzīvi. Es atveru savu sirdi dievišķajai dziedināšanai un mieram. Lai šī mantra kļūtu par jūsu ikdienas daļu, izrunājiet to sēžot klusā un mierīgā vietā. Iedomājieties, kā spoži silta gaisma no debesīm plūst jūsu virzienā un piepilda visu ķermeni, šūnu pa šūnai. Šī gaisma attīra negatīvās domas un emocijas, ļaujot jums sajusties daudz vieglākai, daudz mīlestības piepildītākai un mierīgākai. Papildus tam eņģelis iesaka izmantot dabas spēku, jo arī daba palīdz mums paaugstināt mūsu vibrācijas. Dodieties pastaigās, elpojiet svaigu gaisu un vērojot dabas skaistumu, mēs arī ceļam savas vibrācijas. Teiksiet, man nav laika aizbraukt uz mežu, tad atrodiet savā tuvākajā apkārtnē vismaz vienu koku, kuru apjūsmu. Varu sadarēt. Tiešām sadarēšu, kur tāds būs. Ja iespējams strādājiet ar dziedinošiem kristāliem, piemēram, rožu kvārcu vai ametistu, tas palīdz harmonizēt enerģiju un stiprināt saikni ar dievišķo. Tāpat ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ko jūs uzņemat, gan emocionāli, gan fiziski. Izvairieties no negatīviem vārdiem, domām un cilvēkiem, kas nogurdina jūsu enerģiju. Ir cilvēki, ar kuriem jūs jūtaties tā kā izspiest citrons. Tad šonedēļ centieties meklēt tādus cilvēkus, pēc kuru sarunas jūs jūtaties līdzsvarā. Tā vietā klausieties pacelājošu mūziku, lasiet iedvesmojošas grāmatas un galvenais ēdiet veselīgu un sabalansētu uzturu. Jā, starp citu, arī tas palīdz celt vibrācijas. Tāpat eņģelis atgādina, ka jūs pati esat gaismas radītāji savā dzīvē. Kad pacelsiet savas vibrācijas, jūs izsterosiet šo gaismu citiem, veidojot harmoniskāku un mīlestības pilnu vidi. Kā pieņemt lēmumu sarežģītā situācijā, ja tādi šonedēļ būs jārisina? Tas nenozīmē, ka tev obligāti kādu problēmu būs jārisina. Bet, ja gadījumā ir, tad zini, ka šajā gadījumā līdz ar tevi
ir eņģelis Daniels, mīlestības, diplomātijas, žēlsirdības eņģelis. Kurš gan eņģelis nav saistīts ar mīlestību? Daniels ir šeit, lai palīdzētu jums sarežģītās situācijās pieņemt lēmumu caur mieru un gudrību. Viņš simbolizē līdzsvaru starp prātu un sirdi. Tu taču zini, cik tas ir svarīgi. Palīdzot jums saredzēt ceļu, kas ved tieši uz harmonisku risinājumu. Sarežģītās situācijās, kurās varētu rasties šaubas vai neskaidrība, Daniels palīdzēs jums atrast mieru un skaidrību, beigt šaubīties par pareizo risinājumu. Tas ir spēks. Kad stāvat izvēles priekšā, eņģelis iesaka vispirms apstāties un dziļi ieelpot. Izvairieties no impulsīvas rīcības. Tās vietā dod sev laiku un vietu, kur tu mierīgi vari apsvērt visas iespējas. Palūdz viņu palīdzību. Tu vari viņu piesaukt ar šādu lūgšanu. Daniel, dievišķās gudrības eņģelis, ved mani pie mierpilna un pareiza lēmuma, palīdzi man saskatīt ceļu, kas ved uz harmoniju un labklājību. Lūgšanas laikā iedomājies, kā eņģelis stāv tavā priekšā kā gaismas pilna figūra, un ar maigu smaidu un izstieptām rokām viņš piepilda tevi ar pārliecību un mieru, palīdzot saskatīt nevis tos sīkumiņus, bet būtisko. Daniels iedrošina izmantot 3 praktiskus soļus sarežģītu lēmumu pieņemšanā. 1. Uzraksti visus iespējamos risinājumus. Pēc tam izvērtē katru no tiem, uzdodot jautājumu, vai šīs risinājums ir godīgs pret visiem, kas ir iesaistīti situācijā, vai tas atbalsta un atbilst manām vērtībām. 2. Ieklausies savā sirdī. Kas tev šķiet tīri intuitīvi pareizi? Mūsu sirds, mūsu iekšējā gudrība bieži vien zina atbildi, pirms prāts to vispār ir spējis aptvert un izanalizēt. 3. Eņģelis iesaka konsultēties ar uzticamu cilvēku. Daniels, šis eņģelis, bieži mēdz sūtīt mūsu ceļā cilvēku vai kādu draugu, kurš pēkšņi uz mūsu problēmu vai situāciju spēj paskatīties objektīvi un mums pavērt pavisam jaunu ainu, atvērt jaunu skatu punktu. Ja lēmumu pieņemt šķiet grūti, Daniels tik un tā tevi aicina uz mieru un pacietību, jo viņš zina, ka tavā dvēselē jau ir atbilde. Bet tikai tai ir jāļauj parādīties dabiskā veidā. Viņš palīdz jums palikt savā spēkā un izdarīt izvēli, kas nes labumu visiem iesaistītajiem, bez egoismu un pēc taisnīguma principa. Kā un pievērst uzmanību attiecībās? Mihails, mīlestības un uzticības eņģelis, aicina šonedēļ pievērsties savām attiecībām ar siltumu un patiesumu. Viņš atgādina, ka jebkuras no mūsu attiecībām īstenībā balstās uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un mīlestību. Un tikai ar vienu no šīm komponentēm nepietiek. Šis ir laiks, kad jūsu uzmanība jāfokusē uz dziļāku saikni un tieši emocionālu tuvību ar savu partneri, ģimeni vai draugiem. Eņģelis iesaka sākt ar godīgumu pašai pret sevi. Uzdot sev jautājumu, kā tu šodien jūties savās attiecībās, vai tās tev sniedz prieku, mieru, vai arī pastāv kādi neskaidri jautājumi vai neizrunāti pārpratumi. Viņš jums palīdzēs, šis eņģelis, saskatīt patiesību caur maigumu un iejūtību
nevis nosodījumu. Lai tu varētu uzlabot savas attiecības, jeb šo emocionālo saikni attiecībās, eņģelis iesaka 3 galvenās darbības. Pirmā darbība ir komunikācija. Zini, reizēm mēs runājam vārdos, bet ir kāds īpašs komunikācijas veids, kas ir sarunāties no sirds uz sirdi. Nebaidies paust savas sajūtas un uzklausīt otru bez pārtraukšanas vai aizspriedumiem. Jūsu vārdos ir spēks, un tas spēks spēj dziedināt. Nepārtrauciet otru, uzklausiet un dziediniet ar labiem vārdiem. Otrā lieta ir uzticēšanās stiprināšana. Ja attiecībās ir bijuši kādi pārpratumi, neskaidrības, neusticēšanās vai kāds tiek turēts aizdomās par kādiem vien grēkiem, eņģelis aicina jūs piedot un meklēt kopīgu risinājumu. Uzticēšanās atjaunošana jebkurā gadījumā prasa laiku, bet tas ir pamats stiprām attiecībām. Un treškārt, protams, ļoti svarīgi ir mīlestības apliecinājumi. Mazie žesti, piemēram, mīļi vārdi no rīta, nejaušs pieskāriens, gatavojot rīta kafiju vai vienkārši pateicība par otra klātbūtni, spēj radīt milzīgas pārmaiņas attiecībās. No sīkumiem sastāv tā lielā laime un tās lielās labās attiecības. Eņģelis arī atgādina par emocionālo līdzsvaru. Ja attiecības prasa pārāk daudz no jums un jūs jūtaties iztukšota, ir svarīgi noteikt robežas un parūpēties par sevi. Jā, tās sauc par robežām. Dziedinošs laiks pašai sev palīdzēs tev atgriezties attiecībās ar pilnu sirdi, ar pilnu spēka rezervi. Tāpat eņģelis svedina jūs uz izpratni, ka mīlestība nav tikai jūtas, tā ir ļoti apzināta un pārdomāta darbība un galvenais izvēle. Kad jūs dalāties mīlestībā, tā vairojas un nes harmoniju jums abiem, tev un partnerim. Kā rīkoties šajā nedēļā, lai sakārtotu finanšu un darba jautājumus? Un te nu palīgā nāks eņģelis Lauvijaks, panākumu un iekšējā miera eņģelis. Lauvijaks aicina jūs šonedēļ pievērsties saviem finanšu un darba jautājumiem ar mierīgu un strateģisku pieeju. Viņš atgādina, ka panākuma atslēga ir skaidrība, plānošana un pārliecība par savām spējām. Lai sakārtotu šīs jomas, Lauvijaks iesaka sākt ar pašrefleksiju. Kas man šobrīd visvairāk nepieciešams manā finanšu un darba situācijā? Un kas man traucē virzīties uz priekšu? Šīs atbildes palīdzēs tev noteikt prioritātiski un skaidrāk apzināties, kuras darbības veicamas. Eņģelis piedāvā šādu pieeju. Un atkal 3 varianti, jeb kā latvieši pasakās, 3 padomi. Pirmais, izveidojiet skaidru plānu. Pierakstiet savus mērķus gan īstermiņa, gan ilgtermiņa, jo runa ir par finansiem, naudiņām, tātad uztaisiet budžetu plānu, kurā precīzi ir izdalīti ienākumi un izdevumi. Ja tas ir saistīts ar darbu, izstrādājiet soļu plānu, kā virzīties uz vēlamo rezultātu, piemēram, jaunā amata iegūšanu vai projektu pabeigšanu. Otrais, veiciet mazas, taču nozīmīgas darbības. Eņģelis atgādina, ka pat nelieli soļi ikdienu var radīt lielas pārmaiņas. Piemēram, uzsāciet sarunas ar potenciāliem klientiem, uzlabojiet, pieslīpējiet savu CV vai izglītojieties jomā, kas jums sniegs priekšrocības nākotnē. Un visbeidzot,
Strādājiet ar pārliecību. Eņģelis palīdz jums atcerēties savas spējas un vērtības. Viņš mudina uzticēties savai intuīcijai un nepalaist garām iespējas, kuras dzīve jums piedāvā. Turklāt eņģelis uzsver, cik svarīgi ir saglabāt emocionālo līdzsvaru un mieru. Stresa pilna diena, stresa pilna nedēļa vai pārāk liela stresošana un pārāk liela koncentrēšanās uz problēmām var traucēt redzēt risinājumu. Atvēlu laiku meditācijai vai elpošanas vingrinājumiem, piemēram, lai stiprinātu savu iekšējo mieru un atjaunotu to skaidro skatījumu uz situāciju. Eņģelis sola, ka ar pacietību un skaidru rīcību tu varēsi pārvarēt jebkurus izaicinājumus, kas saistīti ar darbu vai finansēm. Panākumi ir iespējami, ja tu sekosi savai sirdī un plānosi mierīgi, nesteidzīgi. Kā rīkoties, lai uzlabotu attiecības vai risinātu kādu konfliktu, ja viņš šajā nedēļā ir gadījies? Protams, eņģelis nesaka, ka tev gadīsies konflikts, bet ja gadās, tad zini, ka ar tevi būs eņģelis Aniels, gudrības un atklāsmes eņģelis. Viņš ir šeit, lai palīdzētu mums atrisināt konfliktus un atjaunotu harmoniju attiecībās. Ko viņš iesaka? Viņš aicina mūs uzņemties mierpilnu saprotošu pieeju un saskatīt izaicinājumu kā iespēju dziļākai izpratnē un saiknes veidošanai. Eņģelis ienes situācijā gaismu, palīdzot jums ieraudzīt patiesos cēloņus, kas var slēpties aiz konflikta, ārējā izskata vai virspuses. Tā patiesība dzīvo tur iekšā. Lai šajā nedēļā uzlabotu attiecības vai risinātu konfliktu, Aniels iesaka atkal 3 darbības. Klausies ar sirdi. Konfliktu situācijās bieži uzsvers tiek likts uz sava viedokļa aizstāvēšanu, iestāšanos pauzā, bet eņģelis aicina apstāties un patiesi uzklausīt otru cilvēku. Uzklausot bez pārtraukšanas un aizspriedumiem, tu radīsi vidi, kurā otrs jutīsies saprasts un novērtēts. Viņš varēs izteikties, un tu tādā veidā uzzinās, ko viņš patiešām domā. 2. Atzīsti pati savas emocijas un vārdos izsaki savas vajadzības. Eņģelis aicina runāt skaidri un godīgi, bet ar mīlestību. Piemēram, saki, es jūtos slikti, kad tu dari tā, un es vēlētos, lai mēs visi varētu atrisināt kopā. Šāda pieeja veicina apusēju sapratni. Nesāc ar kritiku, nesaki, tu kretīni izdarīji tā, un es tagad tevi ciest nevaru. Tādā veidā nekas nesanāks. Visbeidzot, kas bieži vien ir visgrūtāk, atlaidiet aizvainojumu. Lai cik grūti tas dažkārt šķiet, piedošana, tieši piedošana, ir būtisks solis, lai dziedinātu attiecības. Eņģelis aicina jūs atcerēties, ka piedošana nav attaisnojums, bet gan veids, kā atbrīvot sevi no negatīvas enerģijas. Eņģelis palīdz jums redzēt konfliktus kā iespēju izaugsmai un sapratnē. Viņš mudina tevi būt pacietīgai un pieņemošai, jo daudzi konflikti rodas no nesaprašanas vai vienkārši noklusētām, neizteiktām vajadzībām. Pats par sevi jau nav nekas traks, bet kad tās neizteiktās vajadzības, nevietā noliktās zeķis, netīrās dakšiņas, neznistā miškastes sakrājās daudzas reizes, tur notiek bums, sprādziens. Tādēļ eņģelis saka, runājam un izsakam savas vajadzības. Gribu, lai tu man pievērš uzmanību, gribu, lai tu mani samīļo. Saki to, ko tev vajag. Papildus tam eņģelis iesaka veltīt laiku pozitīvai saziņai. Vienkārši otram izrādīt pacietību, pateicību
un mīlestību. Pat vienkārši pateikt paldies vai paslavēt otru var ļoti satuvināt un stiprināt šo emocionālo saikni. Konflikta gadījumā eņģelis atgādina mīlestība un gudrība vienmēr ir spēcīgāka par skaidru balsi un nesaskaņām. Ar viņa palīdzību jūs varēsiet atjaunot harmoniju un stiprināt savas attiecības. Kā atrast mieru un skaidrību ikvienā situācijā? Te mums tālāk nāks eņģelis Vehujahs. Tas ir jauna sākuma un arī dziedināšanas eņģelis, un viņš ir šeit, lai palīdzētu atrast mieru un skaidrību dažādās situācijās. Viņš atgādina, ka pat sarežģītākie brīži nes sevī iespēju izaugsmai un harmonijai. Ir tā, ka, ja prāts ir pārpildīts un emocijas traucē skaidri domāt, šīs eņģelis piedāvā savu dziedinošo klātbūtni, lai atjaunotu līdzsvaru. Viņš iesaka sākt ar pavisam vienkāršu elpošanas vingrinājumu. Mēs taču elpojam katru dienu, liekas, kas tur īpaši, bet nekā. Ir elpošana, kas palīdz nomierināt prātu un ķermeni. Atrodi klusu vietu, kur neviens tevi netraucēs un lēni ieelpo. Skaiti līdz 4, pēc tam aiztur elpu un noskaiti līdz 4 un izelpo. Un atkal skaitu līdz 4. Atkārto šo ciklu vairākas reizes, sajūtot, kā ķermenis atslābst un prāts kļūst mierīgāks. Tas ļoti labi palīdz. Un tad tu vari lūgt arī eņģeļu vadību, sakot, Vehuja, jauno sākuma eņģeli palīdzi man atbrīvot prātu no šaubām un raizēm. Vādi mani uz mieru un skaidrību, lai es varu redzēt patieso ceļu. Tad, kad tu veltīsi laiku šai lūkšanai vai mantrā vai afirmācijai, sauc kā gribi, iedomājies, ka zeltaina gaisma plūst no debesīm, piepildot tevi ar siltumu un mieru. Šī gaisma simbolizē eņģeļa dziedinošo enerģiju. Tā palīdz jums atbrīvoties visiem, man un tev, mums, no negatīvām emocijām un apjukuma. Lai rastu skaidrību, eņģelis iesaka rakstīt dienas grāmatu. Pieraksti šonedēļ savas domas, bažas un sajūtas, lai tās tā kā izlādētu no prāta un iegūtu objektīvu skatījumu. Izraksti to, ko tu jūti. Tas, starp citu, palīdz. Bieži vien risinājums, lai cik smieklīgi tas nebūtu, atklājas tajā brīdī, kad uzrakstam savas domas uz papīra. Eņģelis mums arī atgādina, ka miers un skaidrība ir sasniedzama, kad mēs uzticamies sev un dievišķajam plānam. Ar viņa palīdzību mēs visi varēsim saredzēt savu ceļu, atjaunot līdzsvaru un pieņemt situāciju tāda, kāda tā ir, bet ar mīlestību un gudrību. Kam šonedēļ pievērst uzmanību? Te mums ir izkritus eņģelis Pojiels, veiksmes un pozitīvās enerģijas eņģelis. Viņš aicina šonedēļ fokusēties uz tām lietām, kas nes gaismu un iedvesmu mūsu dzīvē. Viņš atgādina, ka uzmanības virziens nosaka jūsu enerģijas plūsmu. Tādēļ koncentrējies un domā par pozitīvajām lietām, par katras lietas pozitīvo aspektu, par katra mākonīša zelta maliņu. Tās pievelk un vairo labvēlīgās iespējas un iznākumus. Šonedēļ eņģelis mudina pievērst uzmanību atkal 3 būtiskiem elementiem – domām, rīcībai un pateicībai. Pozitīvās domas ir ļoti svarīgas. Pievērš uzmanību tam, kādas domas dominē prātā. Vai tu vairāk koncentrējies uz problēmām vai risinājumiem? Eņģelis aicina veikt apzinātu izvēli. Katru reizi, kad prātā ienāk negatīva doma,
aizvieto to ar pozitīvu apgalvojumu. Piemēram, es spēju atrast labāko risinājumu, vai manā dzīvē ienāk veiksme un harmonija. Tikpat svarīgi ir arī apzināta rīcība. Eņģelis norāda, ka veiksme rodas no harmoniskas un saskaņotas rīcības, kas ir vērsta uz taviem mērķiem. Ja tev ir kādi plāni vai ieceres, šī nedēļa ir super piemērota tam, lai veiktu pirmos soļus. Neatliec uz vēlāku laiku to, jo pat maziņš progress, maz solītis, tas jau ir tuvāk vēlamajam rezultātam. Pateicība. Lai piesaistītu vairāk veiksmes, neaizmirsti par pateicību. Eņģelis aicina tieši praktizēt pateicību. Katru dienu pamēģini pierakstīt 3 lietas, par kurām tu jūties pateicīga. Šī prakse atver sirdi un palīdz pamanīt to labo, kas ir jau mūsu dzīvē. Poēls gan aicina mūs būt uzmanīgiem no negatīvas ietekmes. Piemēram, tā var būt arī toksiska vide, tas var būt arī kādas sarunas vai pat pašas šaubas. Viņš mudina apzināti censties uzturēt pozitīvu enerģiju gan savā prātā, gan vidē, gan apkārtnē, mājās, darba vietā. Viņa vēstījums ir skaidrs, ka ir jāfokusējas uz to, ko tu vēlies, nevis uz to, no kā tu gribi izvairīties. Vienkārši, ja kaut kur kļūst slikti, atrod vietu, kur kļūst labi. Ar poēļu palīdzību šī nedēļa var kļūt par jaunu iespēju un labvēlīgu pārmaiņu sākumu. Vispirms jau tevis pašas domāšanā. Uzticies savai spējai veidot pozitīvas pārmaiņas un esi atvērta veiksmē. Kam šonedēļ ir piemērots laiks? Un te nu savu vēstījumu sniedz Nithaja eņģelis. Viņš ir garīgās izpratnes un gudrības eņģelis. Viņš aicina šonedēļ veltīt vairāk laiku sevis izzināšanai un garīgajai izaugsmai. Viņš atgādina, ka dzīves patiesā gudrība slēpjas spējās savienoties ar savu dvēseli un izprast pasaules dziļos un noslēpumainos likumus. Šis ir ideāls laiks, lai tu pievērstos mācībām, meditācijai vai vienkārši zināšanu paplašināšanai jebkurā jomā. Tātad 3 aspekti, kam eņģelis aicina pievērsties šonedēļ, ir garīgā prakse. Tā, protams, var ietvert meditāciju, jogu, lūkšanas vai vienkārši apzinātu laiku pavadīšanu klusumā. Šāda prakse palīdzēs tev saskaņoties ar savu iekšējo balsi un gūt mieru. Īpaši spēcīga šonedēļ būs meditācija, kuras laikā tu vari lūgt šī eņģeļa vadību un gudrību. Viņa klātbūtni var sajust kā vieglu, siltu gaismas plūsmu, kas piepilda dvēseli ar patiesu mieru. Protams, arī mācīšanās un zināšanu uzkrāšana ir ļoti svarīgs aspekts, kam eņģelis šonedēļ aicina pievērsties, jo ir vēstījums, kas uzskata, kas atklāja to, ka ir ļoti piemērots laiks, lai lasītu grāmatas, kas jūs iedvesmo, paplašina apziņu vai piedalītos semināros, meistarklasēs, iespējams arī tās ir kādas darba apmācības. Ja jums ir kāda tēma, kas sen jau jūs interesē, tad eņģelis mudina tajā sākt iedziļināties tieši šonedēļ. Jūs varat atrast atbildes uz jautājumiem, kas jau kādu laiku ir nodibinājušas jūsu prātu. Un, protams, šonedēļ ir ļoti svarīga radošama izpausme. Garīga enerģija bieži izpaužas cilvēkiem caur radošumu. Zīmējiet, rakstiet, dziediet vai dejojiet, vai darbojieties ar rokām, tamborējiet, adiet, uzvediet super rakstainus zeķis vai dodieties ar fotokameru ideālāk kadru meklējumos. Šonedēļ tieši šīs darbības ļaus jums dziļāk
savienoties un vēl vairāk izprast savu iekšējo pasauli. Eņģelis atgādina, ka šajā laikā īpaši svarīgi ir uzticēties savai intuīcijai. Ja rodas kāda iekšēja sajūta vai impulss, kas jūs aicina uz konkrētu darbību, sekojiet tai. Viņa vēstījums ir tava dvēseli jau zina ceļu. Tev tikai jāļauj tai runāt. No kā šonadēļ izvairīties? Eņģelis Ieretēls, taisnīguma un iekšējā miera eņģelis, aicina šonadēļ izvairīties no jebkā, kas var traucēt tavu emocionālo līdzsvaru un harmoniju. Viņš atgādina, ka miers un taisnīgums sākas tieši ar tavu sirdi, un tādēļ svarīgi ir apzināti izvēlēties rīcību, kas neveicina konfliktus, stresu vai kādus pārpratumus. Tātad šonedēļ Ieretēls aicina tevi ievērot šādas lietas. No negatīvas domāšanas un pārmērīgas kritikas eņģelis mudina pārtraukt sevis šaustīšanu par kļūdām vai pārāk liels koncentrēšanās uz problēmām. Tā vietā velti savu enerģiju risinājumu atrašanai un pozitīvai domu veicināšanai. Pārāk kritiska attieksme pret sevi vai citiem var radīt nevajadzīgu spriedzi. Atceries, tu dari labāko, ko spēj, un starp citu tas ir pietiekami. Izvairies no konfliktiem un strīdiem. Eņģelis aicina izvairīties no situācijām, kas varētu izraisīt nesaskaņas vai nepamatotus konfliktus. Ja jūti, ka saruna kļūst pārāk asi ievirzās nepareizā gultnē, atkāpies un pievērsies tai vēlāk, kad emocijas būs norimušas. Viņš atgādina, ka mierīgs prāts ir tavs spēka avots un nav nepieciešams iesaistīties kaut kādās asās diskusijās vai cīniņos par savu viedokļu vai patiesumu pierādīšanu. Tāpat arī šonedēļ izvairies no pārāk lielām saistībām. Šonedēļ ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp pienākumiem un atpūtu. Pārāk daudz uzdevumu un apņemšanās var radīt izdegšanu. Tādēļ eņģelis iesaka, nosaka prioritātes un pasaka nē tam, kas nav būtiski. Tāpat arī izvairies no toksiskas vides un cilvēkiem. Ja jūti, ka kāda persona vai situācija izsūta jūsu enerģiju, izvairieties no tās vai samaziniet saskarsmi. Eņģelis atgādina, ka jūsu miers ir dārgs un ir vērts to sargāt. Tāpat viņš aicina šonadēļ fokusēties uz vienkāršību, harmoniju un patiesību. Atļaujieties atlaist to, kas tevī vai tavā sirdī izraisa trauksmi, un tātad, kā jau iepriekš runājām, ļauj sev koncentrēties uz to, kas vairo mieru gaismu. Viņš apliecina, kad jūs izvēlaties mieru, viss pārējais sakārtojas dabiski. Mīļās, lai šī nedēļa nes jums harmoniju un iedvesmu. Atcerieties, ka katrs no mums ir savas dzīves radītājs, un eņģeļi vienmēr ir klātesoši, lai palīdzētu jums gaismas un mīlestības ceļā. Nekautrējies lūgt viņu palīdzību vai vadību, un baudi mieru un mīlestību.